Un pēc daudz ceļotāju ieteikumiem es nācu uz šito špageterija Luli. Tur ir aprakstīts ļoti labs atsauksmes un fotogrāfijas, un vienkārši sakot, itāliešu vecmāmiņa tur saimnieko kopā dēlu. Saimnieks tur pieņemot pasūtījumus, vecmāmiņa taisēs, un itāļi paši sarakstījuši atsauksmēs, ka tur ir labāks itāļu ēdiens nekā Itālijā dabūjams. Nu, iesim ciemās, pastāv, bišķi parunās pa itāliski, un viss. Nu, ko tu te cilvēks daudz, ko tu te daudz zini, saproti? Re, kur ir itālis. Yes, all pasta is homemade. All spaghetti not homemade. Now, lasagna cannelloni, come on? No, sono finite. Okay. Lasagna and cannelloni finish. Now, ravioli inside rico di spinach, pappardelle and tagliatelle. Visam finish esot. Yeah. Sauce, simply tomato, spicy, bolognese, for cheese, prosciutto e panna, bacon e panna, mushroom, cream truffle. Es like, no, es, somos españoles, entonces italiano y español. No problema. Nav problēma, man gan bišķi problēma, bet kaut ko jau dabūs, Nu, redzēsim, ko tas viss beigsies. Tur, kur tad ir dzeltenā krekliņā sēž, tur tas jaunais cilvēks, viņam vēl sieviete bija izgāja ārā, un viņi tur, tik to itāļu vecmāmiņu tur runājās, viņi vienojās, ka viņi ēdīšot ravioli ragu. Un tad es teicu, ka es arī ēdīju. Un tad viņi pienāca pie manis, es viņai teicu, arī, protams, ka man ravioli ragu. Ko tu citu? Nu, jā. Nu, redzēsim. Redz, cik maz vajag, lai uztaisītu itāļu restorānu. Vajag vienu telpu, 4x10 metri šī tāda telpiņa, galā virtuvīt, 6 galdiņi, nu, un 2 itāļus vēl vajag. Viens, redz, nesā, un kundzīti tur galā vāra, un viss. Nu, paskaties, cik labi sanāca man te. Es tieši kaut ko šitādu biju gribējis. Man liekas, ka būs begaršīgi. Kā viņi? Ravioli ragu. Ravioli ragu. Nu, ravioli tas un ragu ir šitais, jā? Nu jā. Nu jā, un te kaut kāda mērcīt un ūdens arī visi beglā. Redz, paiet, bija begaršīgi, protams. Iedeva 2000 lekus, 1500 izdeva apakaļ. Tas sanāca 500 leki, 5 eiro. Un iedeva šito piparmētu lapiņu. Kundzīt pat atnāca un te no šitā puķu kastītē, to piparmētu kastītē norāva piparmētu lapiņu un iedeva piparmētu lapiņu un paprašīja vai garšīgi. Es teicu, nu,